Iznācis profesionālā lauksaimniecības nozares žurnāla Agrotops jūlija numurs. Tajā lasiet augu slimību un kaitēkļu izplatība, kā arī aizsardzības pasākumi, kas veicami jūlijā. Ziemas kviešu selekcionāri no stendas iesnieguši izvērtēšanai divas jaunas audzēšanai Baltijā piemērotas ziemas kviešu šķirnes – talsis un edvins. Plaša informācija par kaitēkļiem, kas Latvijā bojā aveņu un kazeņu stumbrus un jaunos dzinumus. Brencēnu pagasta zemnieku saimniecībā Rūķīši eksperimentē ar dažādiem gaļas lielopu krustojumiem, piemēram, krustojot ekstensīvo Highlander un intensīvo limuzīnu. Šogad specifisko klimatisko apstākļu dēļ graudaugu sējumos plaši izplatās dažādas slimības. Pat nu jau vairākus gadus neaktuālā slimību grupa rūses šogad atkal varētu piedzīvot plašu izplatību. Disku ecēšus izmanto augsnes virspusējai apstrādei, kultivatorus dziļirdināšanai, taču minētie agregāti atšķiras arī ar citām svarīgām detaļām. Daudzfunkcionāli augi, kurus var izmantot gan kā ārstniecības augus ēterisko eļļu ražošanai, gan kā garšaugus un nektāra augus. Tas viss un vēl daudz kas cits saimniecībā noderīgs Agrotopa jūlija numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.